Ierasto telpu vietā automašīna. Tādas ir mediķu ikdienas dežūras gaidīšanas punktā Daugavpilī. Latvijas reģionos tā ir vienīgā vieta, kur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests testē jaunu risinājumu – izsaukumu gaidīšanu pilsētvidē. Šie gaidīšanas punkti, viņi ir pacientu labā, lai palīdzība būtu tuvākā un būtu ātrākā. Ja rodās smagas autoavārijas vai pēkšņas samaņas zudumi vai sirds apstašanās, būtiski svarīgi ir katra sekunde. Kad viena komanda dodas uz izsaukumu, tās vietā gaidīšanas punktā ierodas cita brigāde. Rezultāti pēc 3 mēnešu testēšanas ir ļoti labi. Agrāk visas brigādes saņēmušas izsaukumu tieši brigāžu atbalsta centrā un gāja uz mašīnu, skreja no 2. vai no 3. stāva, kas tiešām paildzināja to izbraukšanas laiku. Tagad mūsu rēģēšanas laiki ir uzlabojušies fantastiski. Brigādes pieņem un izbrauc uz izsaukumu vidēji 20–30 sekundžu laikā. Savukārt ierašanās laiks pie pacientiem ir vidēji 7,5 minūtes. Iedzīvotājiem šāds risinājums vēl ir jaunums. Ļoti labi. Mazums uz ielas cilvēkam var slikti kļūt un uzreiz ātrā palīdzība var atbraukt. Viņi droši vien kādās noteiktās vietās dežūrē. Godīgi sakot, es nezinu. Pamanīju, man likās interesanti, kaut kas notika varbūt, vai es tā kā nezināju, man bija kaut kas jauns. Bet kopumā, man liekas, tas ir labi. Iedzīvotāji vairāk kārt nākuši klāt mediķiem un jautājuši, kas noticis, jo operatīvais transports piesaista uzmanību. Dažkārt pacienti paši ierodas pie brigādes. Piemēram, nesen kādam kļuva slikti pie netālu esošā veikala. Veikals 2 minūšu braucienā no šī punktā. Ja viņi nesauc ātros, viņi paši piebrauca, un mēs organizējam to palīdzību, un cilvēks mierīgi devās prom. Gaidīšanas punkts izvēlēts vietā, kur blakus atrodas degvielas uzpildes stacija. Mēs varam aiziet uz tualeti, droši vien mēs varam paņemt kafiju, un kad mēs gaidām to izsaukumu, mēs varam padzert kafiju. Darbinieki ir siltumā, viņi var darbināt dzinēju un kondicionieri ieslēgt, ja viņiem ir karsti vai viņiem ir augsti. Gaidīšanas punktu pilotprojekts notiek Daugavpilī un Rīgā, un tas ilgs līdz decembrim. Pēc tam plānot šādu risinājumu ieviest arī citviet Latvijā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.